Labdien, Skorpioni! Skatīsimies, ko taro kārtas vēsta par Skorpionu zīmi decembrī. Kopīgā enerģētika. Skorpioni būs mazliet nenopietni šajā mēnesī, priecīgi, ka ir sācies jaunais solārais gads, ka ir sācies jūsu atskaitē pirmais mēnesis pēc dzimšanas dienām, un tas nozīmē, ka jūs skatāties uz daudzām lietām ļoti svaigi, ļoti neparasti, ļoti ieinteresēti. Un tādai vajadzētu, tādai rotaļīgai, bērnišķīgai, ieinteresētai attieksmei vajadzētu būt raugoties uz pasauli visu mēnesi. Protams, tas nes pārsteigums, bet pārsteigumi jau ir tādēļ, lai mūs pārsteigtu, jo varbūt, ja jums nepatīk, vienkārši nepatīk pārsteigumi, tad pieņemiet, ka šajā mēnesī jūs fiksēsiet visas lietas, kas jums liekas dīvainas, interesantas, savādākas, un jūs par tām priecāsieties un mēģināsiet atrast labu visos negaidītajos notikumos, visos neparastajos uzaicinājumos, un ja jūs aicina darīt kaut ko tādu, ko līdz šim jūs neesat darījis, tad nesaka, nē, tagad jau man nav laika, tu decembris man dāvans jāpērk. Piedalieties visos pārsteidzošos, neparastos notikumos, un esat priecīgs, bērnišķīgi, priecīgs, naivs, ar spēju skatīties pasaulē tādām mazliet rozā, rožainām brillēm, kas var būt labāks par to decembrī. Un ko darbs sola Skorpioniem? Ļoti, ļoti mājīga un laipna un apdāvināšanās pilna gaisotne. Ja jūs redzat, pirmkārt jūs redzat puisi ar meiteni, kas dāvina viens otram ziedus, tad es saprotu, ka darbā būs ballīti, katrā ziņā apbalvošana, katrā ziņā veikuma slavināšana, un jūs būsiet gandarīts par to, gandarīts par padarīto. Tāpat te ir daudz darbs ar klientiem, daudz tāds patīkam tikšanās ar klientiem, ar sadarbības partneriem, kas visu laiku nes caur tādu emocionāli gaišu, patīkamu noskaņu. Iespējams, ka daudzi no Skorpioniem vai daži no Skorpioniem vērsīsies domās atpakaļ pie vecām metodēm, pie veciem klientiem, pie kaut kā, kas ir jau bijis jūsu profesionālajā dzīvē, un pielietos to, jo raugiet, šī kārta saistās ar pagātni. Tas nozīmē, ka darbā jūs varēsiet izmantot tos resursus, ko esat jau kaut kad mācījušies, darījuši, izmantojuši, un tas ir ļoti labs un vērtīgs veids pašlaik. Ļoti labs un vērtīgs veids pagātne kopā ar nākotni. Ja? Tad skatos uz priekšu izbrīnītām acīm, jo man ir brīnišķīga pagātnes pieredze, ko es māku izmantot, un tas man nesagādā šajā mēnesī nekādas problēmas. Partnerattiecības. Ko vēsta partnerattiecības Skorpioniem? Partnerattiecībās iestājies tāds pamieris, tāds klusums, tāds pieriņas mirklis, kad šķiet, ka katrs var darīt to, ko viņš vēlas. Katrs var nodarboties ar tām lietām, kas viņam ir vajadzīgas un patīkamas, un ar saviem hobijiem, un ir tāda kā nerakstīta vienošanās, ka mēs tā darām šajā mēnesī, mēs katrs pa savām, pa kluso, bet tā klusām un mierīgi, ja, darām savas lietas. Vienīgi tā, ja, mīļais Skorpioni, ja jūs to zinat, ka jūs šajā mēnesī varēsiet klusām un mierīgi nodarboties ar savām hobiju lietām, ja, tad galvenais raugiet, lai arī jūs partneris zina, ka jūs tā neesat vienkārši novērsies, ka jūs neesat vienkārši atsvešinājies un ka jūs neinteresē partnerattiecības. Tātad laika pa laikam ir jāatgriežas un jāatgādina, viss ir burvīgi, mēs esam tepat, mēs esam kopā, bet tāds apcerīgs laiks katram priekš sevis. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē partnerattiecības, šī kārtas gan varētu uzlikt mazu pauzi ar nodomu pārdomāt, ko tad es patiešām vēlos, un vai es vēlos to, ko man pašlaik pasaule piedāvā. Iespējams, ka nekas no tā man nav nepieciešams, jo augstāk par visu kārtas mērenība vērtē mieru, to rutīnu iespējams, vai to māju sajūtu, vai to ikdienas sajūtu, kas ir, ko es piedzīvoju tad, kad es esmu viens pats un es esmu apmierināts ar savu ikdienu. Ja, tā kā šeit tāda iesaistīšanās partnerattiecībās, manuprāt, pat nav vajadzīga. Un padoms Skorpioniem.
Zvaigzne. Zvaigzne saka, sapņo, uzdrošinies sapņot, ceri, domā, vizualizē, skaties zvaigznēs, staigā naktī zem zvaigžņotām debesīm, un tu zini, ka vienu dienu noteikti notiks tas, ko tu vēlies. Jā, tāds burvīgs, apcerīgs, priekpilns un baudīgs mēnesis pēc manām domām Skorpioniem. Es zinu, jūs to izmantosiet sev vislabākajā veidā. Uz tikšanos!